Kā zināms, Selma aizbrauc uz Angliju mācīties. Tagad izjūt bailes, jo tur notiek seksa pakalpojumu sniedzēju un cilvēku ar invaliditāti dehumanizācija. Apzinos, ka studenti bieži piepelnās, pieņemsim, Boltā. Vai Anglijā notiekošais process satrauc Selmu, jo izjauca viņas plānus piepelnīties? Vai viņu tas satrauc, jo kāds Anglijā plāno viņu personīgi diskriminēt sakarā ar invaliditāti? Varētu domāt, ka Selma ir empātisks cilvēks, bet ņemot vērā, ka ne no viņas, ne no progresīviem šie jautājumi Latvijā netika cilāti, tātad kaut kas cits. Anglija ir brīva valsts, pat izstājās no Eiropas Savienības, dara, kā uzskata par pareizu, un vēstures pieredze daudzos gadījumos rāda, ka dara pareizi. Turklāt pie varas Anglijā šobrīd ir kreisie, tātad Selmas dvēseles brāļi. Nevar jau būt, ka Anglijas kreisie, tāpat kā progresīvie, ir nepareizie kreisie.